Šodien ir tā diena, mēs uzsākam apmācības. Ja vēlies pievienoties, vēl tāda iespēja tev ir, raksti privāti vai arī vairāk informācijas meklē mūsu Telegram kanālā Kripto numur 1. Spānijas otrā lielākā banka ir saņēmusi atļauju, lai klientiem piedāvātu Bitcoin un Ethereum tirdzniecību. Pēc tā, kad Amerikā oficiāli tiek izveidota Bitcoin strateģiskā rezerve, Ķīna bija veikusi sēdi aiz slēgtām durvīm, kur tika runāts arī par Bitcoin strateģisko rezervi. Standard Chartered Bank, kas ir viena no lielākajām bankām Amerikā, saka to, ka Amerikai vajadzētu pārdot daļu zeltu un ieguldīt Bitcoin strateģiskajā rezervē. Arī tarifu kari nebeidzās, un Ķīna paziņo Kanādai 100% tarifu. Japānas valdošā partija ierosina samazināt Bitcoin kapitāla daļas pieauguma nodokli no 55 uz 20%. Piektdien arī notikās pirmais kripto samits Baltajā namā, pēc kura nekādi lielie paziņojumi nebija. Šī tirgus situācija šobrīd mums dod ļoti labas iespējas, lai piepirktu savu portfeli un veidotu saucamo dollar cost average. Un, ja tu gribi vairāk par kriptovalūtu zināt un mācīties ieguldīt un investēt kriptovalūtā, pievienojies Kripto numur 1 kanālam un čatam, kur mēs dalamies ar savu pieredzi.